Neskatoties uz to, ka Lietuva ir vienīgā Baltijas valsts, kurai ir pieredze darbā ar atomelektrostacijām un kodolenerģiju, šobrīd līderis nākošās paaudzes kodola atomelektrostaciju ieviešanā Baltijā ir tieši Igaunija. Tam ir divi iemesli. Viens no tiem ir tas, ka Igaunijai agri vai vēl būs jāslēdz abas degslānekļa stacijas, kas šobrīd ir vienas no lielākajām elektroenerģijas ražotājām Baltijas reģionā. Tas izcirtīs lielu robu viņu energobilancē. Bet otra, un varbūt pat vēl svarīgāka nianse, ir tas, ka Igauni kodola enerģijā saskata lielu iespēju dekarbonizēt savu ekonomiku. Kā viņi uz to skatās un kāpēc viņi to darīs? Par to saruna ar Fermi Enerģiju uzņēmumu, kas ir apņēmies uzbūvēt pirmo jaunās paaudzes kodola termisko staciju Baltijā, ar šī uzņēmuma valdes priekšsēdētāju Kalevu Kalemets. So, in what conditions Estonia are ready to build modular nuclear stations, small modular nuclear station? So, Fermi Energia was established 2019 and since then we have concluded. Kādos apstākļos Igaunija būtu gatava būvēt atomelektrostaciju? Fermi Energia tika izveidota 2018. gadā, un kopš tā laika mēs esam veikuši vairāk nekā 16 dažādus pētījumus. To rezultātā esam guvuši pārliecību, ka atomenerģētikai Igaunijā ir gan vieta tirgū, gan arī piemērota apstākļi tās attīstīšanai. Arī Igaunijas valdība un parlaments uzskata, ka šajā jautājumā ir jāvirzās uz priekšu. Balsojums par Igaunijas kodolenerģētikas attīstību gaidāms šī gada beigās. Šobrīd mūsu galvenais darbs saistīts tieši ar dokumentu sagatavošanu likumdošanas procesam. Tātad šobrīd jūs gaidat uz parlamenta atļauju, lai turpinātu virzību uz priekšu? Jā, tieši tā. Lai pāriet pie plānošanas procesa, proti noteikti, kur tieši tiks būvēta mazā modulārā atomelektrostacija, mums vajadzīga formāla valsts atļauja. Šobrīd identificētas divas iespējamās būvniecības vietas, kurās vēl jāveic nepieciešamā sagatavošanās. Tālākie darbi ir budžeta veidošana un inženiertehniskie darbi, kā arī likumdošanas bāzes veidošana. Taču visos šajos jautājumos jau notiek priekšdarbi. Ko šādos apstākļos jūs spējat solīt potenciālajiem investoriem? To, ka gaidāt uz parlamenta atļauju, kur varbūt būs, bet varbūt nebūs, kā jūs plānojat finansēt šo projektu? Šobrīd Igaunijā mums jau ir 1200 investoru, kā arī Zviedrijas enerģētikas uzņēmums Vattenfall un vairāk citu starptautiskie investori. Domāju, ka investoru pārliecības pamatā ir apziņa, ka mazie modulārie atomreaktori ir ļoti perspektīva tehnoloģija, kā arī tas, ka Baltijas valstīs ir elektroenerģijas deficīts. Īpaši, ja jūs skatāties uz to situāciju, kāda veidosies, kad atslēgsimies no Krievijas un Baltkrievijas vienotā elektroenerģijas apgādes tīkla. Ir skaidrs, ka tikai ar atjaunojamiem energoresursiem mums nepietiks. Degslānekļa termoelektrostacijas agri vai vēl būs jāslēdz, jautājums ir arī par gāzes stacijām. Aizstāt šīs jaudas ar tādām, kas nerada oglekļa izmešus, būtu ideāls risinājums. Un labākā no šādām tehnoloģijām šobrīd ir mazās modulārās atomelektrostacijas. Lai veicas!